Dargā publika, jā, zin kā, var sakot, Vācijā sniegs uzsnicis, jā, bet galvenais ne vienkārši sniegs, bet putenis, tāds kārtīgs putenis, es parādīšu pēc tam, tālāk video. Un pirmās avārijas jau ir, jā, pirmās avārijas. Bet, zin kā, galvenais, ka neplānot tas sniegs uzsniegt, parasti viņi jau negaidīja tik ātri. Parasti jau kaut kādā tur decembra nogalē un tā uz Ziemassvētkiem, kad sniegpārsli uzkrīt, bet neviens negaidīja novembra vidū, kas putenis būs, jā. Tagad, zin kā, šitie sniegs šķūrmaņi jāmodina no ziemas miega augšā. Zin kā, jā, tur jāpalielina stundas likumi viņiem ir, jo, nebija jau plānots, jā. Tas, kas nav plānots, tas ir, extra job saucās. Un extra job ir jāapmaksā, ja ne dubultā, tad vismaz 50% pa virsu, jā. Un, es tagad baigi lielām cerībām braucu uz firmu apakaļ un ļoti ceru, jā, ka man arī pieliks, vismaz kaut kādi 50–60% par darbu ekstrēmos laikapstākļos, jā. Jo, zin kā, tomēr es jau pa pusē vācietis skaitās, un tādas ziemas un tāda puteņi, jā, es jau atradis ir no tādām lietām sen dieniņas. Un tāpēc baigo stresu uzdot, ka tev gaišā dienas laikā kaut kāds putenis uznāk, jā, ne tu normāli pastūrēt var, ne tu ārā pamīst normāli var iziet. Beigās apsaldēs Čārlijā un paliks vientuļš agrās jaunības dienās. Jo friči jau nejoko. Ja tu kaut ko, apsaldē, ja tev kaut kāds iekaisums tur pirkstam, piemēram, viņi griež nost, jā, viņiem nepatīk grāmēties. Viņi amputē griež nost un papīri tīri, jā. Tāpēc, jā, joka maz ir, jābūt uzmanīgiem. Tāpēc, brauks tagad uz firmu, prasīs morālo kompensāciju pa ekstra jobu, jā, pa darbu bīstamos apstākļos, jā. Labs ir, čau, visiem veiksmīgi dienu.